Jo, sapti DJ Strauma, un šobrīd mēs atrodamies Līgatnē, Zeita radošajā kvartālā, hip-hop festivālā Strauma 23. Man blakus sēž Skutelis, Arturs Skutelis, un ir otrā Straumas diena, fonā uzstājās EV, un visi vaibo. Kā tev Straumas vibes, atmosfēra līdz šim? Man ļoti patīk šī gaisotne. Skatīsimies, kas būs vakar gaitā, bet sākums ir otrajā dienā ļoti labs. Man šķiet, ka brīnišķīgi, ka Latvijā notiek tieši hip-hop festivāls. Kādreiz mēs varējām tikai sapņot par to, ka tas attīstīsies tik tālu, ka vienā laikā un telpā varēs sanākt cilvēki, kuri nevis vienkārši fano par hip-hopu, bet kuri saprot hip-hopu. Arī fano, bet saprot, viņi zina, ko viņiem darīt kā skatītājiem, lai viņiem būtu labi pavadīts laiks, kā viņiem iedarboties ar izpildītājiem. Un attiecīgi arī izpildītāji ir izauguši līdz tam, ka viņi zina, kā komunicēt ar publiku, un tad, rodas džēms, rodas koncerti, rodas festivāli, hip-hops ir dzīves, vai nav forši? Šeit Līgatnē hip-hops tiešām ir ļoti dzīvīgs. Tavuprāt, vai šī festivāla infrastruktūra ir atbilstoša ģimenēm un bērniem? Kad apmeklē festivāla bērniem? Es šodien esmu bez bērna šajā festivālā, bet man šķiet, ka jā. Es pirmām kārtām spriežu pēc cilvēkiem. Cilvēki ļoti sirsnīgi, silti, ļoti pozitīvas vibrācijas nāk no gan nepazīstamiem, gan, protams, pazīstamiem cilvēkiem, ko es satieku uz vietas. Un jā, man šķiet, ka es saprotu, ka jūs arī to apzināti bijāt pozicionējuši, ka tas ir ģimenēm draudzīgs festivāls. Tāds bija mērķis, jo Zeits kā nekā ir vieta visiem. Ejot iekšā pa galvenajām durvīm, tur ir liels uzraksts vieta visiem. Te var nākt dzīvniekiem, te var nākt cilvēki ar kādiem kustību traucējumiem. Tā kā, jā, un ģimeniska vieta vienkārši kā tā Zeits ir, nestot ārpus Straumas konteksta. Tu vakardien kaut kādas video, kaut ko tādu redzēji par vakardienu? Es redzēju. Man jau arī vairāk kolēģi ir atsaukušies par vakardienu kā par izcilu pirmo festivāla dienu. Arī bija minēta šķiet tāda frāze, ka tā kā šogad ir pirmajā dienā, tā gadu iepriekš bija otrajā dienā. Attiecīgi ar interesi un saviņojumu gaidu šī vakar noslēgumu, kāpšanu uz skatuves, un es domāju, ka būs rektīgi labi. Būs noteikti. Filoloģija, reps, kultūra, žurnālistika, tētis. Kā to visu sanāk pavilkt uz taviem pleciem? Nav varbūt mazliet grūti sadalīt tās visas robežas, kaut kas tāds vai ne? Nē, ja tu dari ar mīlestību, tad viss ir kārtībā, visu var savienot. Galvenais netērēt laiku uz kaut kādām muļķībām. Es neko nelietoju, ja tu saproti, ko es saprotu. Jā, dzīvo veselīgi dzīvesveidu. Attiecīgi, jā, man visam pietiek spēka, visam pietiek laika, un es arī, ir ļoti liela atšķirība, vai tu dari kaut ko, kas tev nepatīk, un kā tu tad jūties dienas beigās, cik liels ir nogurums, pēsis, nepatīk un tā tālāk. Bet, ja tu dari lietas, kas tev patīk, tu arī attiecīgi tās lietas dari ar mīlestību, un tas tikai tev dod spēku. Es, protams, priecātos, ja diennaktī būtu bišķiņ vairāk stundu. Tas skaidrs, ka reps pēdējos, manuprāt, 3 gadus Latvijā ļoti audzis. Tā skatoties, kā agrāk bija. Un reperi uzstājās dažādos pilsētas svētkos, festivālos, nominācijās dažādās, kā piemēram tu zelta mikrofonu nominācijā arī uzstājies. Kā tev liekas, kas lika cilvēkiem mainīt savu viedokli par repu Latvijā? Tie bija kaut kāds štatu ietekme, vai tā bija pašu mūsu pašmāju reperu nopelns? Šis patiesībā ļoti sarežģīts jautājums, jo no vienas puses tas nav tikai par hip-hop vai tikai par mūziku, ir vairākas lietas, kas parādās Rietumē Eiropā, štatos, un tās atnāk uz Latviju ar daudzu gadu nobīdi vai pāris gadu nobīdi. Ar hip-hop ir tā, ka tas ļoti lēni nāca un bija joprojām, iespējams, joprojām ir daudz dažādu stereotipu un aizspriedumu par šo žanru, par šo mūziku, par šo kultūru.
Bet, jā. Es gribēju, lai dzirdi, atveru vārdi neko nemaksā. Bez tevis īsti nekas nepastāv, tā ir kā puse no cilvēka, puse no sirds. Es gribēju, lai dzirdi. Esam atpakaļ no reklāmas pauzītes. Gan jau jūs tikko redzējāt, kā Skutels uzstājās. Saititojām tā šautauts editoram. Kas bija pēdējais? Mēs palikām pie tā, ka pēdējos 3 gados hip-hops Latvijā ir ļoti audzis un kādi ir tie iemesli. Un es sāku sev atbildi ar to, ka šis ir sarežģīts jautājums, kas sastāv no dažādiem aspektiem. Viens no aspektiem ir tāds, ka ir tendences, kas parādās štatos vai Rietumē Eiropā, un tās ienāk Latvijā ar novēlošanos reizēm. Tie daži gadi, hip-hop gadījumā, tās ir pāris 10 gadus, laikam tā jāsaka. Joprojām par hip-hopu Latvijā ir vairāk stereotipi, aizspriedumi, bet tieši tietiet mazumā vien vairāk cilvēki saprot, ka, hei, patiesībā, tas ir tā kā darbs ar valodu, tur tā kā, tie nav vienkārši tukši vārdi, tas nav tikai par izklaidēšanos, lai gan izklaide arī ir, būtisks aspekts, bet tas nav tikai par to, ka tas ir tiešām kaut kas specifisks un interesants. Tā ir viena lieta, un otra lieta noteikti arī pašmāju hip-hop izpildītāju smagais darbs. Jā, kopuši tos ceļus viņi ir. Uz visus ir te novērts. Un es domāju, patiesībā, par ko bieži tiek aizmirsts, ka tas nav tikai raperu vai MC darbs. Beatmaker milzīgais ieguldījums, DJ ieguldījums, skaņu inženieri ieguldījums. Mums arī šo... Jā, reperis bez producenta, reperis bez DJ varbūt reizēm nevarētu. To performance vienkārši viņi neeksistētu. Tas arī, bet es domāju arī tādu darbu, ko cilvēks no malas varbūt neredz un nenovērtē. Tas ir tikai pieņēmums, ka cilvēks dzird hip-hop dziesmu, izpildītājs Arturs Skutels dziesmu tādu un tādu, bet patiesībā aiz tā visu stāv daudz lielāks darbs, vairāku cilvēku darbs. Pirmām kārtām jau sadarbībā ar beatmakeru, ar skaņu inženieriem un tā tālāk. Tas ir tiešām, tas nav šitā, tas ir, tur vajag pasvīst, tur vajag kaut kādu piepūli un tur vajag zināšanas par to, vai tas viss rezultātā ir foršs. Tu biji radio kopā ar Tomu Grēviņu. Jā, jā. Un tu starpbrīdī, bet kaut kādā dziesmu skanēja, laikam uzzvanīja kādam kolēģim, ja? Tā bija, tas nav nekas tāds. Tur bija citādā, tur bija daudz amizantāk. Man Toms Grēviņš bija tiešraidē jautājis, kāpēc Gustavo Edevals, Ansis un Rolands Čē, kāpēc apvienība Gier. Kā tu uzzināji to? Un kas tas tāds ir un tā tālāk. Un vai tas ir tāds vienreizējs notikums, vai arī tagad viņu muzicēs kopā un tā tālāk. Un es nemācēju atbildēt, jo es viņu tad biju jautājis. Un Gustavs nebija dzirdējis to tiešraidi, bet tad, kad skanēja dziesma, viņš man bija zvanījis par pilnīgi citu jautājumu, un es viņam pierreiz pajautāju, kas ar Gieru un tā tālāk. Un es ceru, ka šo drīkst teikt, vai ne? Ka Straumes koncepcija, kas man liekas ir brīnišķīga doma, ka katra festivāla noslēgumā uzstājas jauna apvienība, teiksim tā, kas ir vienreizējs notikums, un šajā apvienībā ir izpildītāji, kas bija iepriekšējā gada headlineri. Attiecīgi gadu atpakaļ, pirms gada Gustavs, Sansis, Eds un Rovis bija headlineri, un šogad viņi ir tā kā apvienībā kopīgo programmu. Es pats ļoti gaidu, ko viņi būs sagatavojuši. Es esmu dzirdējis nostāstus, kā viņi ir gājis mēģos. Es domāju, ka būs rektīgi forši. Jā, tāpēc man arī tieši nākamais jautājums ir par nākamo gadu. Tā kā tu esi šogad headlinos, es teiktu ar Ozolu, Viesulu arī tur var pieskaitīt, es domāju, diezgan mierīgi. Vai jūs būtu gatavi apvienoties kaut kādā jaunā grupējumā, tieši tāpat, kā to izdarīja Gier uz nākamo Straumi? No manas puses 100% jā, aiziet daram. Es domāju, ka tur es, Viesulis, Ķirts un kas būtu vēl? Tas ir jāstāsta uz pašiem, bet tagad sanāk
tu, Viesulis, Ģirts un laikam Moca Gočs sanāk pēc šī. Jā, es domāju, ka tur noteikti kaut ko var saukt kopā. Jā. Nu, es tā ceru. Tas būtu ļoti, ļoti forši, ja jums atrast kaut kopīgu valodu un tikt pie kopīgas performances. Jā, nu, zin kā, latviešu hip-hops vispār izceļās ar to, ka mākslinieki atrod kopīgo valodu un ir tendēt uz sadarbību, kas, man liekas, ir ļoti krūti, jo tas arī atgriežoties pie tava jautājuma pirmīt par to, kāpēc Latvijas hip-hops ir tik ļoti audzis. Es domāju, ka tas ir viens no iemesliem. Proti, cilvēki viens otram palīdz, nevis mēģina, kādu gremdēt, teiksim tā. Jā. No kurienes smelies iedvesmu rakstīt tekstus? Par iedvesmu. Tas būs karš un neinteresants stāstījums. Es neticu iedvesmu. Tā ir koncepcija, kas nāk no romantismu par apgarotu autoru, kas kaut ko sēž okeāna krastā un skatās vētrā, jūrā, un tad viņš sajūt to spēku un kaut ko uzraksta vai gaida mūzas un tā tālāk. Es tam īsti neticu. Es ticu darbam. Proti, ka tu vari rakstīt, pārrakstīt, un beigās sanāk labākais, ko tu vari izdarīt konkrētajā brīdī. Es tam ticu. Iedvesma, tas ir... Es tā ļoti īsti, tas būtu garāks stāsts. Es nesen sēžot YouTube ieraudzīju video Rap is Dying. Un bija tāds... Es šā video skatījamies ļoti, spiedu tāds skeptisks, protams, tā kā hip-hop fans un tā. Un tur gāja runa par globālo scēnu, hip-hop globālo scēnu. Un tur bija diezgan labi pieturas punkti, kas man lika aizdomāties, par šo. Piemēram, viens no punktiem bija tāds, ka hip-hopa agrējās dienās bija tā, ka ik pēc, piemēram, 3 līdz 5 gadiem hip-hop scēnā ienāca kāds jauns producents ar jaunu skanējumu. Tā kā, piemēram, Dr. Dre, Kanye's, Organized Noise, Pharrells, viņi ienākot hip-hop pasaulē kaut ko jaunu lika uz galdu. Bet pēdējo, bez maz vai 5 līdz 10 gadi, hip-hops ir palicis uz tāda vairāk vai mazāk trap viļņa, ko viņš tā teica, it kā globāli runājot. Vai domā, kad... vēl kas tur bija svarīgi tajā video, to, kad pie kodiem mainstream albumiem agrāk bija tā, kad strādāja, piemēram, Snoop Dogg un Dr. Dre albums, viņš strādāja viens pats producents kopā ar Snoopu. Tā kā Dr. Dre kopā ar Snoopu. Bet tagad, piemēram, kaut kādos Jack Harlow albumos un kaut kas tāds, ja tu paspēti Wikipēdijā, tur vienkārši pie albuma strādā kaut kādi 11 producenti. Tad tu neskati problēmu tajā kaut kāda, kad tas var kaut kā sabojāt scēnu vai viņu pārvērt mazliet popsīgu vai vienmēr būs kaut kāda talanti vai kaut kas tāds. Es domāju, ka nē. Es domāju, ka viss ir vislabākajā kārtībā. Skaidrs, ka hip-hops ir ārkārtīgi populārs šobrīd gan pasaulē, gan Latvijā. Un tas rada potenciālu problēmu ar to, ka parādās pop izpildītāji, kas uzdzīvo uz hip-hop rēķina. Bet, ja mēs runājam par pašu hip-hop, es tu problēmu nesaskatu. Es maksimāli stulbs piemērs, bet es aizvakar braucot mašīnā, es noklausījos jauno Ill Bill albumu. Kas jauno Ill Bill albumu. Ill Bill albumu. Es neatceros, kā viņš saucās. Tas iespējams ir kaut kāds, 15. viņa diskogrāfijā un kāds 10. kas skan tāpat kā iepriekšējais viņa albums, vai iepriekšējā viņa darba. Bet tajā pašā laikā es sev noķēru pie sevis tādu domu, ka Sazodīts viņš darbojas jau 30 vairāk gadu, viņš ir atradis savu skanējumu tik ļoti, ka viņš joprojām spēja radīt jaunus darbus, un mani viņa jaunie albumi tik ļoti neuzrunā. Es tādā ziņā vairāk nostalģiskāks esmu. Bet ir 100 punkti jauni klausītāji, kas viņu iepazīst, tas ir pagrīts hip-hops. Tīrasiņu pagrīts hip-hops. Bet 100 punkti ir jaunie klausītāji, kas viņu iepazīst ar viņa jaunākajiem darbiem, un tikai tad uzrok to visu diskogrāfiju. Tas, ko es to mēģinu pateikt, ir tas, ka par spīti tam, ka hip-hops ļoti populārs, joprojām pagrīts hip-hopā notiek gan tradīcijas saglabāšanās, gan arī visu kaut kā jaunu meklējumu. Es nezinu, arī maksimāli banāls piemērs Griselda. Kas faktiski ir līdz tādam mainstream līmenim atgriezuši tādu,
bumbap, hip-hop zelta, laikmet hip-hop skanējumu. Un nav tā, ka viņi būtu nepazīstami mainstreamā. Nu, viņi tā kā, un, ja tu paklausies viņu ierakstu, reizēm pat var brīnīties, nu, kāpēc viņas klausās tik daudz cilvēku, tas ir, nu, it kā, nu, tik specifiski ar tādu, nu, kādreiz populāru skanējumu, bet viņi kaut kā ir mācējuši to iznest. Tas līdz mūsdienām. Bišķiņ plašākai auditorijai. Tā kā nē, es ļoti skeptiski skatos uz paziņojumiem, ka tur viss ir, žanrs ir mierīs, tur viss ir slikti, Latvijā viss ir slikti un tā. Tas ir ļoti, nu, aprobežot, man šķiet, ka, Jā, nu. Reksnieks fonā. Pirmā cigāra. Fāteris. Tā. 3 mīļākie hip-hop, nu tādi, kas tev ir varbūt no agrām dienām, vai kaut kādi tādi favorite artisti. Šitais smagi ir. Nu noteikti MF Dooms ir Dooms. Ok. Dievinu Doomu. Un tā, kad Dooms aizgāja, tas bija, ja nemaldos, tas bija Covid laiks. Ja nemaldos, viņš aizgāja 19. gada beigās, bet par to visi cilvēki uzzināja tieši jaunajā gadā. Un es pēc tam kādu gadu, pusotru nevarēju Doomu paklausīties. Man tā kā smeldzēja sirds, bet tiešām viņš ir ļoti, ļoti svarīgs mūzikas. Nu, ļoti specifiska parādība. Es domāju, vairums nav par viņu dzirdējusi. Tāds Bostons MCs, pagrīts MCs, Slains. Absolūti fantastisks liriķis. Es teiktu, ka Viljams Blakes uz beata, vienkārši fantastiski teksti, neaprakstāmi labi. Kas vēl? Tu jautāji par 3 izpildītājiem, jā? Man tīri labi patīk arī viss kaut kas no mainstream hip-hop, ja mēs runājam par tādu, jēgpilnu attieksmi pret valodu. Kendrick, J. Coles, es ļoti novērtēju tas, ko viņi dara. Jā, tie tiešām, manuprāt, tādi vieni no labākajiem, kas ir šobrīd mainstreamā vairāk vai mazāk. Jā, varbūt par tavu mazliet aizradi. Tev iznāca albums? Jā, iznāca albums, jā. Kā ir tāds nosaukums albumam, varbūt īsumā? Īsumā nesanāk. Tas ir tāds darbības apliecinājums. Arī maksimāli banāls piemērs. Ir tāds nostāsts, tāda leģenda, ka tad, kad Johns Lennons bija šeit, kad tas notika Londonā, viņš bija Yoko Ono bija veidojis izstādi Londonā, un viņš bija aizbraucis uz to izstādi, vēl nepazinis Yoko Ono. Viņš bija uzkāpis pa tādām trepītēm augšā, un tur varēja izlasīt, kas tur ir rakstīts. Tur bija rakstīts viens vārds – yes. Un tas bija brīdis, kā viņš pēcāk stāstīja, kad viņš saprata, ka, es būšu ar šo cilvēku kopā tā kā uz mūžu. Beigās viņš nebija uz mūžu, un tas ir arī traģisks stāsts, pilns ar narkotikām un citām stulbībām, bet apliecinājums, darbības apliecinājums. Jā. Tu var pastāstīt, kā tu jūties kā organizators? Jā. Otrais gads, otrā festivāla diena. Otrā diena. Cilvēki, man prieks ir tas, ka tiešām, kad ir īsti hip-hop fani, nav cilvēki, kas atnākuši tā kā citos, piemēram, pasākumos, festivālos, ka viņiem interesē tikai lietot kaut kādas vielas un piedzerties un tā, bet viņi tiešām ir tā kā jūtami hip-hop fani. Un man liekas, tas pats krūtākais tajā. Un man ļoti patīk tas, ka cilvēki nāk ar bērniem, ka viņi nebaidās saviem bērniem parādīt, kas ir hip-hops. Un pat ja tur ir kādā dziesmā kāds lamuvārds, tāda vienkārši dzīve. Viņas izmanto lamuvārdus cilvēki. Un jā, es nereāli laimīgs ar to darbu, ko mēs komandā esam ielikuši. Tādi pēdējie 3-4 mēneši bija tīri gatavošanās šīm 2 dienām. Sākot ar skatuves lietām, beidzot ar visām organizēšanas lietām. Un jā, darbs ir ielikts hella daudz, manuprāt, bet tas viss tā vērts, galīgi tā vērts. Un man liekas, vispār tas, ko es vakar redzēju pie galda 3 no rīta, kad viss tā kā hip-hop principā, nezinu kā to nosaukt, krējums, sēž pie viena gara galda, tur, sākot ar visiem jaunajiem. Un kuļās. Un vienkārši reāli kuļās, plūst vienā straumē.
tur Veiders sēž stūrī, taisa beats uz savas mašīnītes, Ancis skaita freestyles, tur vienkārši Ancis skaitīja freestyle. Ancis vienā brīdī, jā, un tur augšā neredz no šīs vietas, bet tur augšā ir tāda hip-hop māja, maza būdiņa, un viņi bija kā 20 cilvēki, tie arī tie, ko es iepriekš nosaucu Ancis, un vēl tur ielīduši tajā mājā, un tā kā nebija viņiem nekāds beats, viņi sita par sienu vienkārši, un skaitīja vienkārši. Nu, tas bija kaut kas fantastisks, to redzēt no malas. Bet jā, manuprāt, ko es tev gribēju prasīt, tavā albumā tur ir dziesmas sākumos un beigās tā WhatsApp ieraksti, WhatsApp ziņas, kur skūtur, es tagad neatceros no galvas, bet tas ir tā kā labels vai kas ar ko tā saruna ir? Kādu cilvēku? Jā, ar izdevniecības pārstāvu, teiksim tā, jā. Un manā saprašanā albuma beigās jums nekas nesanāca ar to izdevniecības pārstāvu. Jā, es pareizi salasīju. Jā, ok. Jā, tas arī, atgriežoties pie tava jautājuma, tas ir viens no vadmotīviem apliecinājums pagrīdes hip-hopam. Proti, ka tu vari izdarīt ļoti skaistu, kvalitatīvu darbu, tu vari radīt mākslu, nebūdams piesaistīts pie kāda, kam tev vajag atskaitīties par to, ko tu dari. Nebūdams piesaistīts pie termiņiem, statistikas un fītiem un tā tālāk. Tas ir mākslinieka brīvības apliecinājums. Jā, ļoti īsi. Ok. Mazliet par tavu performanci šodien, tad būsi brīvs, varēs maukt straumē tālāk. Ko sagaidīt? Cilvēki šo redzēs pēc traumas, tā kā varbūt var ko pastāstīt, kaut ko īpašu, kas būs, kas nav bijis nevienā citā, varbūt tavā koncertā. Es vienmēr saku, man nekad nav programma, ko es atkārtoju no pasākumas. Es vienmēr sagatavoju kaut ko īpašu. Šoreiz laikam jāsaka, ka diezgan ļoti liela varbūtība, ka mēs aiziesim nedaudz sūdiņā. Tā kā... Ok. Būs portāls vaļā, ja? Es domāju, ka jā. Mēs to programmu esam tādu, diezgan jaudīgi. Agresīvi, jaudīgi uztaisījuši. Tas ir krūti. Es mēdzu to dramaturģiju, koncerta dramaturģiju veidot atšķirīgi reizēm ar uzsvariem uz melanholiju vai kādu citādāku stāstījumu. Es vienmēr piedomāju pie tādām lietām. Tad šoreiz, mēs laikam bišķiņ sūtņājusies. Tas ir nice. Vakarien arī bija mošpiti pie Oža, bija mošpiti pie Zaņāra, bija pat pie Kļūmaņa, kas bija pats pirmais cilvēkiem patika. Respekts Kļūmanim. Respekts Kļūmanim, respekts prospektiem. Es par viņiem nodīdžejoju, Zaņāram es arī nodīdžejoju. Vienkārši no dekurienes uzpaldēja džeki, mums vajag dīdžeju. Bet tā te hip-hopā ir labi. Rekur fonā uzstājās EV, mēs atrodamies Straumes siltumnīcā, hip-hop festivālā Strauma 23. Un brauciet arī 24. gadā uz šajiem. Un 25. Un 26. 27. Un 28. Un tā līdz būs 2050 un vēl plusā līdz 2110 un tā tālāk. Tieši tā. Paldies, ka skatījies!